Vēl vienreiz es gribētu atgriezties pie elektroauto, un ir šis skaitlis, ja jūsu definētais plānos 20,000, 30. gadā 20,000 auto. Kāpēc jūs izdomājāt 20,000? Kā jūs to reķinājāt? Šobrīd ir 9, ja? 1000. Jā. Tas arī liecina par to paradumu maiņu, kurus mēs pat nevaram precīzi noprecizēt. Un tas ir daudz kur. Tas nav tikai elektromašīnās, piekrītiet, vai ne? 20,000. Nu, viņi ļoti strauji mainās. Salīdzinām ar saules paneļiem. Kā 30 Tik vēl dažus gadus atpakaļ par saules paneļiem. Kā 40,000 neizdomājām? Nu, neizdomājām. Nu. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka nebija tādas prognozes, ka tāda būs. Bet kāpēc ir prognoze 20? Tāpēc, ka mēs balstamies uz citu valstu tendencēm. Tāda bija, balstījāmies citām valstīm. Es gribētu pateikt, ka viņiem ir taisnība. Labi. Tāpēc, ka tā būs dabīgā evolūcija, kas nonāks līdz tam. Vienkārši tas autoparks kā mainās. Mūsu aprēķini rāda, mēs jau dalījāmies ar jums ar autoasociācijas aprēķiniem. Viņi tā arī dabīgi nonāk, ja ir šī piešprice. Pie šī brīža atbalsta mehānismiem elektroauto, lai sasniegtu kaut vai 5% rēķināti, ka vajadzētu vismaz apmēram 160 miljonus vēl papildus atbalstam tādā intensitātē, kāds ir šobrīd. Plus šobrīd... Kāpēc 5% tieši, kāpēc no kurienes jūs ņemat tādu skaitli 5%? Tas ir kaut kādā ziņā zināms vērā ņemams apjoms, teiksim, uz kuru varētu skatīties no CO2 ietaupīšanas.